Žiga, pāris vārdi par šo spēli. Pauti un atbalsts mums ļāva izturēt. Kopumā maz mums ir spēlētāji, tā sanāca šajā vasarā, no kā izvēlēties, kā pastiprināt spēli, tāpēc visu cieņu, kā teica treneris, kā es to pašu pateicu. Cepuri nost, tas ir pamāc teiks, kā viņi šodien cīnījās līdz galam. Tāpēc, bet uzsvaru vēlreiz, ja būtu tukšs stadions, es domāju, tad daži padotos. Esam vadībā un pēkšņi otrā zeltā kartīte. Tavs komentārs, kāds ir spēles plāni, jo vispār tās plāns bija? Nē, plāns uzreiz tāpa skaidrs, ka šaurāk spēlēt, lai viņi iet uz malām. Tas arī izdevās pa lielam. Jo golu iesta viņi pirmo no centra, kur nenostrādājām līdz galam neizbīdījās viens no spēlētājiem. Otru standarta situāciju, otrā bumba, jā. Puslaikā parunājām, ka esam gatavi, ka daudz centriem būs, principā mēs Smilteni mudinājām to darīt, jo centrs bija ciet. Tāpēc sarkanā, šodien daudz brīnumu bija pirmspēles laikā, tāpēc labi, ka viss labi beidzās. Jau kuros spēlē būs ļoti īss rezervistu soliņš. Tavs komentārs par šo tematu. Tavs komentārs par šo? Nē, tavs komentārs. Kāpēc tu? Es tev intervēju, es tev prasu jautājumus. Tu atbildi, ja? Tāda spēle mums ir. Bija tāds raidījums pa pāris kausiem kādreiz. Tur pārtrauc un varēja uzdot jautājumu katrs. Komentārs īss, nav labi un kaut kas jādomā. Kaut ko var izdomāt? Šobrīd laikam nē. Šobrīd līdz sezonas beigām, kā ir, tā ir. Jārunā laikam ar spēlētājiem, es nezinu, jālūdzās tiem, kuru nav. Māri, varbūt tev kāds jautājums trenerim Žigaivam? Tev nav jautājumu? 3 punkti kādi jautājumi? Nē, 3 punkti. Ir kādi jautājumi? Jā, Kārli. Jā, paldies par 3 punktiem. Paldies par 3 punktiem. Tos vajadzēja mums. Jautājums, es nevarēju saprast, tā bija tā kā maiņa. Tāda spēle ar laiku, lai vilcinātu laiku. Taktiskā, jā. Kas notika ar Lūsi? Tu par Lūsi? Jā. Kas notika ar Lūsi, tāds jautājums ir 2 gadus mums. Un, diemžēl, es domāju, Kristo neļaus samelot, kad paši spēlētāji ļoti prasīgi viņam lūdz skriet 18-gadīgam puikam. Tāpēc es nevarēju atļauties, lai svaigs, jauns, spēcīgs cilvēks skrienot atpakaļ, viņu apdzen pelcis bez ceļa, pusotru gadu nespēlējis, 70 minūtes nospēlējis. Tā tas nevar būt. Un, jautājums tu par viņu veselību, var viņš skriet, nevar, tas laikam cits tās, bet tāpēc tā maiņa bija. Un tas bija ļoti, ļoti sarežģīts lēmums, jo tā bija pēdējā maiņa, un mums Rūģam bija slikti, viņš jau 60. minūtē pateica, visi pa kātiem dabūja, es nozagu vienu maiņu palielam, bet tajā brīdī sajūta bija, ka tas nevar tā turpināties. Vai tā nebija paka? Vēl kādi jautājumi, lūdzu? Vadims arī pateica puslaikā, ka 15 minūtes un viss. Kāže? Vai tev ir skaidrs, kāpēc Maļcēm nosūtīja uz nākotnes līgu? Šeit tādi... Šeit ir... Nē, kāpēc? Es normāli, es uzskatu kā komplimentu. Šeit ir laba atmosfēra, šeit ir trenera kursi tādi, paaugstināt meistarību, tiesneša kursi, jā. Tāpēc, nē, mēs laikam esam problemātiska komanda, tāpēc šeit sūta pieredzējušus tiesnešus. Man prieks par to. Par to tiek vai netiek galā, es nekomentēšu. Jurij, uzdod kādu jautājumu arī Kristo, kurš atnāca no Futbols TV intervijas. Tev kādreiz vīrietis atzinās mīlestībā? Labāk Žiga pa spēli. Ja kādu komentāru, tad vienkārši super cīņas par šodien parādījām raksturu, beigās pelnīts 3 punkti, cepur nost visu džeku priekšā, jūsu priekšā, tā kā top jūs esat, top. Paldies, un nākamdien atpūšamies, tā kā spēles nav, bet